Kā jūs sauc un kur jūs strādājat? Mani sauc Vidvuds Medenis. Es esmu latviešu valodas skolotājs Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Cik ilgi jūs jau strādājat pie mums? Iznāk, ka 2 gadi sanāk droši jau tagad. Varbūt pat 2,5 jau. Man tā šķiet. Jūs pats sevi uzskatāt par mākslinieku? Es uzskatu sev par mākslinieku, bet ir viena tāda iebilde māksliniekam, vajag būt izkopt savu formu, savu amatu. Ja tev ir amats, tu vari dzejot, tev ir jāzina tomēr dzejas stilistika, dzejas formas veidi, jo forma cilvēku satur. Forma cilvēku disciplinē. Mēs esam izgāzušies bieži vien haotiski. Forma, tāpat kā kurpi. Kurpe satur kāju, kā cements satur ēku, tā arī forma satur mākslu. Kas jums dod azartu dzīvē? Azartu var dot skaistas sievietes, tā skaitā arī sava sieva. Būtībā jau viņa piešķir dzīvē lielu azartu sievieti. Ja sieviete blakus ir interesanta, aizrautīga, priecīga un arī azartiska, garantēts, ka dzīve būs interesanta. Protams, ka dzīvē ir atziņa. Darbs dara prieku. Mana mamma teica, ka darbs ir vienīgais, kas sniedz tā ir paģiras. Morāliskās paģiras, jā. Mēs varam visādi tur iedzert, uzpīpēt, kompānijās iet, dejot gan ir labi, jā. Bet darbs tomēr dara gandarījumu. Novēlējums nākamajām skolēnu paaudzēm. Nākamajām paaudzēm, protams, man pašam ir jārāda viņām piemērs ar savu rīcību un zināšanām un tieksmēm. Nākamajām paaudzēm es novēlētu cienīt un mīlēt sievieti, izzināt viņu visa mūža garumā, un tas attiecas uz vīriešiem. Vēl es novēlētu zināt arī savas tautas gara mantas, tradīcijas, tautas dziesmas, galvenos svētkus. Ko dara Ziemassvētkos, Jāņos, Mārtiņos, Lieldienās. Un tad mēs būsim pasaulē interesanti ar to, nevis happy birthday to you, bet arī ar daudz baltu dieniņu, laimiņu dodi un ar līgo dziesmām, kurām ir piedziedājums, protams, līgo, un ar savām tautas tradīcijām. Un kas vēl? Mācīties otram, klausīties otru, jo mana mamma teica, Vidvud, ja tu neiemācīsies otru uzklausīt, tu paliksi muļķis. Tā kā otru vajag nevis tikai dzirdēt, bet arī klausīties, ko viņš runā. Un tad jau būs labi iesākumam.